Grēks ir nezināšana. Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Šodien lasīsim 7. nodaļu. Grēks ir nezināšana. Ja tu pārklāj zelta attēlu ar melnu audumu, vai tad tu teiksi, ka attēls kļuvis melns? Protams, nē. Tu zinās, ka aiz pārklāja attēls joprojām ir no zelta. Tā būs arī, kad norausi melno neziņas plīvuru, kas šobrīd slēp tavu dvēseli. Tu no jauna ieraudzīsi nemainīgo savas dievišķās dabas skaistumu. Es reiz apmeklēju dievkalpojumu, ko vadīja kāda labi zināma sieviete evaņģēliste. Savas prediķa laikā viņa pēkšņi izsaucās: Jūs visi esat grēcinieki, krītiet uz ceļiem. Es pavēros apkārt. Lielā draudzē es biju vienīgais, kas nebija notupies uz ceļiem. Es nepieņemtu domu, ka esmu grēcinieks. Sniedz Dievam ne tikai labo, ko dari, bet arī slikto. Es ar to nedomāju, ka tev tīšām būtu jādara nepareizas lietas, bet kad nespēj pretoties, jo tavi ieradumi ir pārāk stipri, saki savam prātam, ka Dievs šīs darbības dara caur tevi. Tas ir viņš galu galā, kas ir izsapņojis tavu eksistenci. Tu esi tikai hipnotizējis sevi ar domu par savu vājību. Ja turēsi Dievu atbildīgu par tām, domāt sliktajām domām, darbībām, tas palīdzēs salauzt to nepatieso tavas iztēles tvērienu. Tev tad būs vieglāk atpazīt sevī perfekto Dieva tēlu. Nekad nebaidies no Dieva, stāsti viņam lietas, ko esi darījis nepareizi. Atgādini viņam, ka esi viņa bērns. Tas ir daudz labāk nekā vaimanāt. Kungs, es esmu grēcinieks. Tu esi veidots pēc viņa tēla, tad lūdzies tā. Tā, kungs, es esmu pieļāvis kļūdas. Bet, ja vēlies mani šaustīt, labi. Bet, kad es tevi iepazīstu, man vairs nebūtu. Bet, kad es tevi iepazītu, man vairs nebūtu. Bet, kad es tevi iepazītu, man vairs nevar būt kārdinājumu. Izstāsti to viņam vienkārši. Izklāsti to viņam vienkārši. Mēs nelūdzām tikt radīti, mēs nelūdzām kārdinājumus. Dižens Indijas svētais mēdza lūgties: Kungs, tā nebija mana vēlēšanās, lai tu mani radi, bet tā kā tu esi to izdarījis, tev man ir jāatbrīvo. Runā ar viņu šādi, lai gan vienmēr mīloši. Tad visbeidzot, lai kādi tavi trūkumi, viņam būs jātīra tevi no nepilnībām un jāpieņem atpakaļ mājās, kur tu piedari. Vienkāršā doma, ka neesam brīvi, ir tā, kas attur mūs būt brīviem. Ja mēs spētu salauzt šo vienu domu, mēs nonāktu samādhī. Samādhī nav kaut kas, ko iegūst. Tas mums jau ir. Tikai padomā, mūžīgi mēs esam bijuši ar Dievu, īsu brīdi esam maldos, tad atkal esam brīvi viņā uz mūžiem. Ser, vaicāja māceklis, ja es teiktu, ka esmu brīvs, es nebūtu, vai ne tā? Ak jā, meistars tad piebilda šķību smaidu, bet tu pats atbildēji savu jautājumu. Tu teici, es nebūtu. Lai gan piepildīts ar iejūtību pret visiem, Paramhansa Jogananda varēja būt stingrs par grēku tēmu, ja apstākļi to pieprasīja. Kāda jauna dāma Čikāgā bija saķērusi sifilisu no sava drauga. Lai atrieptu sevi viņam un visiem vīriešiem, viņa mēģināja savaldzināt un inficēt visus vīriešus, ko satika. Saņēmusi piekrišanu intervijā ar meistaru, viņa valdzinoši smaidīja viņam un teica: Tu esi ļoti jauks. Grēks un slimība, nievāja meistars, cieši veroties viņā ar nicinājumu. Sieviete izplūda asarās, tad viņa izsūdzēja savu stāstu. Kad viņa bija apsolis nekad vairs tā neuzvesties, meistars viņu izdziedināja un ļāva doties. Man žēl visus tos, kas ir slimi, teica meistars. Kāpēc, lai man nebūtu tikpat žēl tos, kas dzīvo grēkā? Viņi ir slimi garīgi. Garīgā vienaldzība ir lielākais grēks. Tas padara visus pārējos grēkus iespējamus. Reiz pie manis pienāca sieviete un sauca: Tevi glābj asinis. Dod ceturdaļu, es viņu izaicināju. Viņa bija satriekta. Ko fanātiķi zina par garīgajām patiesībām?
Viņi skandē vārdus kā saukļus un kliedz aizsmakuši par Kristus asinīm, visu laiku paši dzīvojot grēkpilnas dzīves. Tad viņi iztēlojas, ka saucot sevi par grēciniekiem, viņi tiks prom no atbildības. Ja viņi grib, lai Jēzus Kristus viņus izglābi, lai tad sazinās ar viņu iekšējā klusumā, lai viņi pieņem viņu, kā saka Bībele, savās dvēselēs, tikai tad viņi varēs kļūt par Dieva dēliem. Es dzirdēju kādu mācītāju sludinam, un es nekad neaizmirstīšu, kā viņš veidoja vārdus dvēseliski, kā viņš iztēlojās, kad aicināja cilvēkus pieņemt tīro svēto garu. Vārdus svēto garu viņš izrunāja pēkšņi dramatiskam uzsvaram. Šādus cilvēkus iedvesmo nevis svētais gars, bet nesvētais emociju gars. Vai ir labi iet uz grēksūdzi, jautāja pareizticīgais kristietis. Tas var palīdzēt kā veids, kā atzīt savus trūkumus sev pašam, jo tikai ar godīgumu pret sevi var tikt galā ar savām nepilnībām efektīvi. Tomēr ir labāk savus trūkumus izsūdzēt gudrības vīrietim vai sievietei. Tikai tāda persona var tev patiešām palīdzēt, citādi var saņemt sliktu padomu. Kā teica Jēzus, ja aklie ved aklos, viņi abi attopas grāvī. Grēksūdas svētajam ir labi, bet nevienmēr kādam, kurš ir garīgi neapgaismots. Ar Dievu savukārt vienmēr esi atklāts un atvērts, no viņa nevajag slēpt neko. Vai priesteri, viņa jautātājs neatlaidās, nav pilnvaroti piedot grēkus? Piedot grēkus, atbildēja Jogananda, ir izdziedināt personu no grēku sekām. Uzzini, vai viņi var piedot tev, piemēram, pārēšanās grēku. Vai viņi varēs tevi izdziedināt no tam sekojošām vēdersāpēm? Nesatraucies, ja esi kļūdījies. Tikai sauc Dievu ar uzticīgu mīlestību. Neko no viņa neslēp. Viņš zina visus tavus trūkumus labāk nekā tu pats. Esi pilnīgi atvērts pret viņu. Tev varētu būt noderīgi lūgt Dievu kā tavu dievišķo māti, jo Dieva mātes aspekts ir visžēlsirdīgs. Lūdzies, dievišķā māte, palaidnīgs vai labs, es esmu tavs bērns, tev ir jāatbrīvo mani. Pat cilvēku māte mīl savus palaidnīgos bērnus tikpat, cik labos. Dažreiz viņa mīl tos pat vairāk, jo viņu vajadzība ir lielāka. Nebaidies no savas dievišķās mātes, dziedi viņai šādi no sirds. Pieņem mani savā klēpī, māte, nepamet mani pie nāves durvīm. Dievs tevi mīl tikpat, kā viņš mīl Krišnu, Jēzu un citus diženos meistarus. Tu esi tā paša gara okeāna pilīte, jo okeānu veido visas tā pilītes. Tu esi daļa no Dieva. Pats Dievs tev deva tavu svarīgumu. Tu esi viņa paša. Vienmēr uzkavējies uz domas par savu iedzimto pilnību Dievā. Zelts ir joprojām zelts, pat, ja tas guļ aprakt zem laikmetu uzkrātiem netīrumiem. Dievs vēlas mūs izņemt no šī drausmīgās dzīves kņadas. Tas ir vienīgais, ko viņš priekš mums vēlas. Jo viņš mīl katru no mums, viņš negrib, lai mēs ciešam. Viņa interese mūsu pestīšanā ir personīga un pilna ar žēlsirdīgumu. Kāds vīrietis mira no diabēta. Ārsti viņam bija devuši tikai 3 mēnešus, ko dzīvot. Viņš nolēma, ja viss, kas man ir 3 mēneši, tad es tos pavadīšu meklējot Dievu. Pakāpeniski viņš disciplinēja sevi sēdēt meditācijā arvien garākus un garākus periodus katru dienu, un visu laiku viņš turpināja lūgties. Kungs, ienāca šajā salauztajā templī. 3 mēneši pagāja, un viņš joprojām bija dzīvs. Pagāja gads. Turpinot savu intensīvo lūgšanu, viņš pakāpeniski palielināja savu meditācijas laiku līdz 18 stundām dienā. Pagāja vēl 2 gadi. Pēc 3 gadiem pēkšņi dižena gaisma piepildīja viņa būtību. Viņš bija ierauts ekstāzē. Atgriežoties no šī dievišķā stāvokļa, viņš atklāja, ka viņa ķermenis ir izdziedināts. Kungs, viņš lūdzās, es neprasīju dziedināšanu. Viss, ko prasīju, lai tu nāc pie manis. Un Dieva balss atbildēja. Kur ir mana gaisma, tur nekāda tumsa nevar mitēt. Tad svētais ar pirkstu ierakstīs smiltīs, un šajā dienā
Dievs ienāca manā salauztajā templī un padarīja to veselu. Nodaļas beigas. Rana, rana, rana.